Ķēdes LV skaidrs, tur ir sponsoru brandings, viss tā kā pienākās. Nu labi, skatīsimies, kā Gatim pagalniņam veiksies. Gatis dodas trasē. Nu, iepriekšējā braucēja tik līdz pusē. Skatīsimies, vai Gatim izdosies tik tālāk. Nu, viņš riktīgi ieskanās šobrīd. Iepriekšējā brauc ar pakaļspiedziņu, šis brauc ar priekšspiedziņu un ir bišķiņa augstāk. Un atkal tā pati liktenīgā vieta, kur iepriekšējā dalība. Superātrais Zapīts šobrīd dodas trasē. Nu, skatīsimies, vai viņam izdosies tik tālāk kā citiem. Pagaidām viss ir labi. Ieskains labs. Viņš ir tik čēms. Pasties! Tu ir tik tālāk nekā visi pārējie. Ir tur vairāk kā pusīt galva. Nu, ļoti labi. Nu, kā jau es stāstīju, Kalvim ir rītīgi krasa skola apakšā. Viņš jau zina, kā tā lieta darāma. Un Kalvis saucas. Ir tālāk nekā iepriekšējā braucienā. Paskaties sastatīt. Cik tāds ir vidus. Un viņš tālāk pagaidām Kalvis tiek, viņš nofiksējas šobrīd. Un dalībnieki aiziet. Ganča šobrīd laiž ar savu Chrysleru un ieskājiens labs pagaidām pakaļais ritenis. Ritīgi šķīps izstāst, viņiem cīsiņš labajā pusē ir uzlikts. Kaut kāds sagāzums baigi jocīgais ir. Nu, pasties, kas pa ātrumu. Un, jā, apmēram tikpat, cik Kalvis teica, ka ir tikpat augsts šobrīd Gatis, tad tas ir Gatis pagalniņš. Start noraujās riktīgi. Vītas riktīgi šobrīd laiž, tad 5. klase, 5. klase tiek viena pagājušā sezonā. Diezgan aizskarīgs tiek, kurēs ar skaņa. Super kolosal video, pasties, kas pa ieskrējienu. Leciet, divi. Ļoti labi pagaidām izskatās, ka ļoti labi. Un opa! Tas bija skaisti, pat es teiktu viss tālāk šodien. Viņš ir nesas labās saboņas, bet cerams, ka tas... Gandrīz līdz galam! Super! Tas bija super! Vēl šodien visiem tik tālu kā saboņam, tas bija ļoti labi. Tur palīdzēja, ka loks notīri. Tošs notīri. Tur kā notīri loks tādu reiz 30 klāt, tad priekšsārējā. Tā, tagad ir uzdevums. Mums ir pagājās. No šī te dzinēja, ieskrējiens labs akmeņi līdā pa gaisu. Mēs rītīgi norojamies ar akmeņiem. Wow, viva! Īstas patīras. Ieskrējiens bet tas ir labi, aplausīt! Super! Žigulīts ar pēdu! Lidosies trasē Uldis Blāķis. Tas būs interesanti. Novēlam viņam tik līdz galam. Un aiziet, viņš dodas trasē kārtīgi uzgavilējam skatītāji. 8 gadi puikam. Aiziet, riktīgi laiž. Ablos ovācijas. Labs sākums, pusīt jau vienu, vēl pusīt jāpacienās. Ātrums arī izskatās, došam ārvalsts, tāpat varētu tik līdz galam. Atbalstam! Tiks līdz galam! Nu, vēl bišķīt! Nu! Jābūt! Aplausīt! Sajūt varā! Kas pa ātrumu! Wow, viva! Ļoti labi pagaidām izskatās! Galvenais, ka līdz galam, ātrums ir normāls. No smuki! Ļoti smuki. Tad Ātis Liepiņš dodas trasē. Ieskrējiens ļoti labs. Mazais tramplīns pārvadēts. Un tagad tikai nozarēties. Labi, tu pēc labacība būs uzpulējis to netālu.
Un starp citu ļoti labi izskatās. Baigi labs rezultāts. Šitas varētu būt tiešām top. Tas var diezgan labi izbraucamais. Un tas ar ātrumu. Nu super. Aizgāja tā kā smērēts, kā sacīt jāsaka. Mēs sagaidījām, ka parās ratā starta brīdī, bet ātrums ir ļoti labs. Kā viņš izvēlēsies šajā tikā. Jā, tiek arī paldies. Ļoti labi šoreiz nākā šis trācējs, kur wow! Super! Nu tur bez variantiem numur 1 šobrīd. Un tātad kā Karolīks ir augšā, tā aiziet. Tas ir ātrāts. Man liekas, ka mēs arī redzēsim vēl šodien finālā formā un galā viņš ir tātad 39. numurs. Vladīgs Sporta balvas ir šajā duelī, tad kā viņa ir uzvarēta. Tas ir Armāns Vladīgs, kurš ir pirmais, kurš ir līdz finālā šodien. Tātad Dēviņš ir pateļis šajā braucienā. Nu ko, cīņa turpinās. Cīņa par 3. vietu. Bet šobrīd jāapmēram ir skaidrs un liekas, ka tas ir Dēviņš, kurš uzvar šajā braucienā, un tieši tā arī ir. Līderis, bet laikam tavs līderis ir mazāk. Šodien labākais! Labi, šodien ir vadījā! Labi, viņi jādomā, labās garām, labās nebūs! Un trešais labākais šodien ir Vladīs! Un tas ir Andris Vladīs, kurš iegūst jau to pirmo 3. vietu šodien šajās sacensībās Kaisiņā. Šobrīd diezgan pārliecīgi braucējiem. Juri, žēl, ka tu šito neredzēji. Tas bija kaut kas pārīgāks.
izskatās jau, ka tiks līdz galam. No, bišķiņ vēl, un būs, viss kārtībā. Nu, tātad otriem arī ir jātiek līdz galam, ne? Jātlaika augšā kalvā, tur amortizācija pareizā, tad īsti nenošaubojās pa Veidrēgu un Kasparu ātrumu. Ļoti labi, ļoti labi. Nu, noteikti viens no top 3 laikiem. Ļoti labi. Tad jau pusfināli un vēlās fināls. Dabūja pilnas acis ar sniegu, un varbūt tad es skatos, ka daži braucējs pat cik brilles nebija uzvilkuši, varbūt tomēr tas brilles. Baigi līdzīgi šobrīd, izpēdēja metriem, saniekās varnacīgi un... Wow! Nu ko, cīņa turpinās, Zagais Ragis un Sergejs Ivāls. Algas nebūs, šeit brīdī uzvilkušies. Pēdējais finiša braucībā pārnocīgas saskarās. Un Sergejs uzvaršā braucībā. Tur tiek kāja demonstrēta vēl. Nu, ko tad? Ok. Tagad no jauna. Tur taču nebija. Viss mazliet. Viss ir kārtībā. Labi, skatīsimies cik tālu un kā. Vai Stīplas kalnu pievarēs vai nepievarēs? Nu, vajadzētu jau pievarēt, bet... Redz kā, bez hidrodrājiem esam šitā. Hidrodrājiem ejot augšā. Sākums daudzieloši. Pagaidām izskatās normāli, no? Pasties, kā šis laiž. Un imbrāns to visu. Tālāk ir nekā bija, un pasties, ka hidrodrājiem iet riktīgi. Nu labāk ir, nu galīgi labāk ir, jo puskalns ir. Ja līdz augšai uzbrauks, tad es nezinu, ko lai saka. No? Atbalstam! Izvēlas hidrodrājs tā ir štēlu, tagad mēs to zinām. No? Jāvar! Bišķiņ vēl! Bišķiņ! Ai, nu gandrīz, bet atbalsts novācies man šobrīdim, kurš parādīja, ka hidrodrājs tas ir kruta. Labi, trafikai ir brīdī jāieskienas. Iespējams,
vienkārši iesvieties. Protams, visādiem tādiem paldies sakot, iepakātums ir diezgan normāls. Viņš izvēlējies ir vēl pa labo pusi, ar ķēdēm, kur vajadzētu būt visam ok, bet... Ai, tas ir tikai puskalns. Nu, Pāga skaties, viņš arī moši tagad hidrodrāvi ieslēdz. Sapratu, kas ir grūti, es nezinu, šitādiem traktoriem. Vispār kāds štēli ir pieejama, bet, nu, ja citi apstājās ar tajā puskalnā, tad šis rekomēģi kārtīties augšā. Nē, nu viņš, protams, atstās tāvā no nākamajiem braucējiem tā no sirds. Grib tikt kalnā, iemāties pāri manām trisēm. Nu, tā apmēram. Bet, nu, protams, ka viņa uzdevums arī ir tikt kalnā un parādīt, ka var uzbraukt. Nu, 2 trešdaļas jau ir, tagad viņš ir tevi pamanēvrējis līdz ar priekšējiem riteņiem. Tu tās ritīgi. Nē, nu ir skaidrs, tas kā ķēdēm, protams, ir štēla, bet kas tur tagad paliks uz tā galva, tur būs, Un Sniegalāps nepalīdzēs, bet traktors tiek līdz galām, aplausi! Skaties jau, kas tā sākties un jau ir šaus viens. Esam reakcija, vēl būs bērni. Juri, tu esi noturējis visu šaus. Nopiet, 9 gadi? Wow! 9 gadīgs šaus. Šobrīd gribā galvis un tur viņš ir tagad nedaudz somisējos, bet līdz galvu acīm redzot. Nenogrīt šoreiz! Nenogrīt! Beidzot viņam sagāja. Viņš šoreiz pusi. Bet tas ir Lēvas! 9 gadi Čalīnu laiž tagad rakstu. Nu jātiek, tagad ir jātiek tajā kalnā beidzot līdz galam. Iepriekšējā braucienā viņam tas neizdevās. Vēl bišķītiņ! Vēl bišķiņ, un tas beidzās ar Maciju Sāriem. Apmēram tajā pat vietā, kur